Un viņiem ir atšķirīgas šīs īpašības. Tātad iekšējā segmentā, kā jau jūs redzat, nātrijs ir aktīvi inhibēts ārā no šūnas. Savukārt, ārējā segmentā ir speciāli jonu kanāli, ir tā sauktie noplūdes kanāli, kad nātrijs atgriežas šūnā. Un te ir arī tas iemesls, kāpēc tad nav -90, kāpēc ir -30. Tātad ir mazāk šis te potenciāls šūnai. Tādēļ, ka nātrijs diezgan brīvi var iekļūt atpakaļ šūnā. Tātad cikls ir tāds, ka aktīvi tiek izpumpēts, iekļūst atpakaļ, aktīvi tiek izpumpēts, iekļūst atpakaļ. Bet tādā brīdī arī notiek tā hiperpolizācija? Nē, pašlaik mums ir līdzsvarā, iekļūst tiek atpakaļ, bet turās pie -3. Bet tad, kad notiek tā? Tad, kad notiek šī te, mums ir gaismas signāls, un mums ir šis te metaproduksīns. Tad šitas notiek naktī, tad nekas nav. Šitas notiek, kad neskrīt gaisma. Savukārt, tad, kad mums ir šis te metaproduksīns, tad, kas notiek, viņš aptur šos te kanālus. Šie te kanāli vairs nevar darboties. Principā viņš tos aizver ciet. Molekulāro mehānismu, es nezinu, vai tiks malki mums profesors stāstīs, bet ir specifiski enzīmi ar sekundāro starpnieku mehānismu, principā tiek panākt šī te kanālu aizdēšanā. Un tagad padomājam, kas notiek, ja mums šie kanāli ir vaļā, bet šie kanāli ir cieti. No hiperpolarizācija. Hiperpolarizācija, tieši tā, un tas ir tas signāls, kas veidojās un izplatās, izlīdzinās. Lūdzu? Tiek nodots tālāk? Nodot tālāk, viņš tiek šajā rajonā. Principā šeit jau kontaktējās ar nākamo šūnu, kas var būt bipolārā šūna vai amotrīnā šūna. Un šeit tāda, principā, hiperpolarizācija, bet var parādīties arī depolarizācija. Tur tālāk ir sarežģītāk, principā ir gan inhibējoši, gan aktivējoši šie te signāli. Lūdzu. Man ir pats rodopsīns padara to membrānu necaurlaidīgā. Jā? Pareizi? Jā. Tad, kad mums iedarbojās gaismas stars, viņš to rodopsīnu sadala. Un tad notiek nevis hiperpolarizācija, bet uz otro pusi. Nē. Nē? Mums ir rodopsīns, mums nāk gaismas stars. Šeit pat veidojās šis te metarodopsīns jau aktīvā formā. Un metarodopsīns nodrošina to, ka šie te noplūdes kanāli tiek aizvērti. To es nesaprotu, jā. Tiek aizvērti un notiek hiperpolarizācija. Un vai jūs esat kaut ko dzirdējuši par laterālo kavēšanu, laterālo inhibīciju? Jā, horizontālās šūnas. Horizontālās šūnas, jā. Bet kas tas ir? Tas būs daudzās sensorijās sistēmās, ne tikai redzes sensorijās sistēmās. Laikam varbūt tās šūnas, kas savieno, tā šūna, kas savieno blakus esošās nūjiņās, nedarbojas. Viņa var darboties, viņa ir inhibēt blakus esošās nūjiņas. Un tas ir darīts ar vienu mērķi, paaugstināt skaidrību, paaugstināt izšķirtspēju. Ja jums grib, tas pats vainās atgriežamies pie tā, ka mums ir 10 mālītes, kas tiek, vai nūjiņas vienalga, kas tiek mums ierosināts. Mums gaismas stars, šis te punkta avots ir tikai viens. Tātad īstenībā vislielākā daļa mums, piemēram, grib šīs te nūjiņas, visintensīvākais apgaismojums. Ko dara šīs te horizontālās šūnas? Viņas savienojās ar šo te nūjiņu un savienojās arī ar pārējām. Ja šie tiek ļoti spēcīgi uzbudināta, tad horizontālās šūnas nodrošina šo te inhibīciju. Un tādā veidā var paaugstināt attēla skaidrību, attēla izšķirtspēju. Tā ir tā laterālā kavēšana. Kad tiek inhibēti tie receptori, kas atrodas blakus, lai nodrošinātu šo te principā kontaktu. Ja mums ir izplūdusi bilde, pieņemsim, mums šeit ir nedaudz gaišāks, nezinu, šeit ir tumšāks, nedaudz tumšāks, bet tik un tā gaišs. Un tā mēs varam iet ilgi, pamazām graduāli samazināt šī te gaisma. Savukārt laterālā inhibīcija mums nozīmē to, ka šis punkts būs gaišs, un tādā, ka šis ir gaišs, un šie te tiek inhibēti un ir tumši. Līdz ar to
samazinās pēc plaukuma, palielinās attēla izšķirtspēju. Un tas nav tikai redzēji, tas ir arī, piemēram, trausmē, ka tiek inhibēti blakus esošie receptori, lai precīzi lokalizētu, kur tad ir šis te pieskāriena vieta. Labi, vai šī bilde ir skaidra? Labi. Un te jums ir pastāstīta māte. Šo prezentāciju es jums aizsūtīšu, tā kā jums labi, un tad mēs nonākam līdz tīkliem. Ko tad mēs redzam šajā te tīkliem? Optiskais. Asinsvadi. Asinsvadi, jā. Tas punkts, kur Fovēra. Jā, un kas ir fovēra? Jeb dzeltenēs. Latvijas minētīs precīzi. Tas ir plankums. Dzeltenēs plankums. Tur, kur ir visblīvākais. Jā, bet šeit būs vislielākais receptoru skaits. Un tieši kādu receptoru? Vālīšu. Jā, vālīšu. Mēs tā kā jādziekam vālīšu. Tā. Un šis te, ja mēs skatāmies, tad principā, ja mēs kaut ko gribam fokusēt, mēs acis virzam tā, lai mums šis te attēls projicētos uz šī te dzeltenā plankuma. Tādēļ, ka dzeltenajā plankumā ir vislielākā izšķirtspēja. Ja mēs skatāmies uz visu tīklu kopumā, tad kur būs vairāk vālīšu un kur būs vairāk nūjiņu? Vālīts būs centrālā? Vālīts būs Nūjiņas centrālā visur. un nūjiņas būs perifērijā. Tieši tā. Un kas ir šis te? Nervus optikus. Jā, un kā tas ietekmē mums šo te redzi? Tur ir Saņem informāciju un pavadās. Jā, mums dara, bet tie ir tīkli. tur neveidojas attēls? Tur neveidojas attēls. Šis te optiskais disks ir jau aklais plankums, ir tā vieta, kur ir šis te redzes nervs un asinsvadi, un principā tur tajā vietā uz tīklams mums attēls neveidojas. Bet mums ir divas acis, ja mēs skatāmies ar abām acīm, tad tas kompensējās, un mēs nemaz šo te aklo plankumu nepamanām. Labi, un šeit ir šis te tīkums minējums ar visiem šiem te slāņiem. Tātad šīs te bija nūjas, un šīs ir vālītes. Šis ir tas pigmentētais epitelis, un visi šīs te pārējās šūnas, ko jau mēs izrunājām. Un būtus tātad vēlreiz norāda gaismu, norāda virzienu, kādā tad gaisma ienāk šajā te acī. Sanāk, ka ienāk acī gaisma, tās šonas tiek uzbužināts, jums nodod tos jonas tālāk līdz. Nē. Šim te, īstenībā šim te slānim gaisma vienkārši spīd cauri. Gaisma spīd cauri, uztvērt viņa tāpat tiek fotoreceptoros, un savukārt pēc tam dod atpakaļ šums kālas smaksā. Šeit ir tieši par pašiem fotoreceptoriem. Tik smalki jums ir bijis, es nezinu, kā jums iztoloģi māca. Jūs redzējāt vizuāli pašus fotoreceptorus. Tad kā viņi atšķirās? Tātad šīs te ir nūjas un šīs te ir vālītes. Bazālais gals ir paplašināts. Principā arī iespējams tas, bet tas acīm redzamākais ir izmērs. Tas, kas atšķirās. Savukārt vālītes vienmēr ir tādas. Nē. Kādas vēl viņas var būt? Nu, šoreiz es nedomāju. Jo, ja mēs skatāmies par šo te dzelteno plankumu vai vālītes perifērijā, kura tur ir mazgatiņas tur tik un daļa, būs tādas pašas, kā šajā te dzeltenajā plankumā. Varbūt tur viņi būs tā kā Mazāk. zemāk un resnāk. Viņas būs šaurākas. Un šaurākas viņas būs kādēļ? Mazāk pigmentā. Nē, tas nebūs viens. Un tāpēc, ka viņam mazāk jāstrādā perifērijā. Tas ir tas pats, ko mēs runājam par pikseļu vālīšu. Jums ir viens liels fotoreceptors vai 3 maziņi fotoreceptori. Tātad, kur mēs varēsim izšķirt vairāk punktus? Kur ir 3? Kur ir 3 fotoreceptori. Tieši tagad šajā dzeltenajā plankumā, kur arī ir visaugstākā izšķirtspēja, šīs te vālītes ir šaurākas. Tieši
tieši tādēļ, lai viņas tur var būt vairāk, lai var būt vairāk pikseli uz ekrāna. Labi, un tad mēs aizgājām pie valītēm, bet principā te ir par nūjiņām, tātad lokalizētas periferijā daļā, kā jau es teicu, un visaktīvākās viņas ir ar Naktī. naktums vāja apgaismojuma apstākļos. Savukārt tad, ja mums ir labs apgaismojums, tad redze visvairāk ir atkarīga tieši no šīm te vālītēm. Un arī, to jūs varat atcerēties, varat neatcerēties, bet tāda melnbaltā redze, citiem vārdiem ir skotopiskā redze. Un tas mums palīdzēs atcerēties šo te skotopsīnu. Tātad skotopsīns ir šo te retinālu mums veidoja rodopsīnu. Skotopiskā redze ir melnbaltā redze. Labi, nākamais slaids ir par vālītēm. Tātad atrodas tīkliņas centrālajā daļā un nepieciešams labs apgaismojums. Nav tik viegli, ka tikai šis te dzeltenais vankums, bet ir, principā ir dzeltenais ķermenis. Es nezinu, es tiešām latviski varu sēlot šos te terminus, bet tāda makula ir augstas izšķirtspējas rajons, kur visaugstākā izšķirtspēja ir šim te overā. Kad makula centrā atrodas visaugstākās izšķirtspējas apgabals, bet šeit arī ir pietiekami augsta izšķirtspēja. Un ja mēs atkal runājam par dzīvniekiem, tad principā var būt makulas centrā, var būt 2 vai pat 3 šie te augstas izšķirtspējas reģioni. Cilvēks ir apdalīts, cilvēkam ir tikai 1. Un kādēļ ir dzeltenā krāsa? Kā jums liekas? Kādēļ būtu jābūt dzeltenā? Kaut kādā. Šķidrums Ja mēs runājam par pretkrāsām, tad dzeltens pretkrāsa violetā. Neviens mākslas skolā nav. Dzeltens ir pretkrāsa violetā. Un principā dzeltenās struktūras mums aizsargā pret ultravioletajiem stariem. Un kādēļ ultravioletie stari ir slikti? Tas jau būs ādā, bet vispār acī jau arī tam pigments lāni. šeit ir radikāls brīvos veidi. Brīvos radikāls veidi. Viņi principā degradē šūnu struktūras. Tātad visi stari, ja es prasītu, kas ir slikts gamma stariem, kas ir slikts reņģeņa stariem, jūs man droši vien arī teikt, ka viņi bojā mums struktūras ir kancerogēni. Principā visi šie stari, tātad UV stari, gaismas, šis viļņa garums ir garāks vai īstāks, kā redzamē gaismē? Īsāks. Un viss, principā, kas ir īsāks, mums ierosina ļoti lielas svārstības, kas var saraut mums struktūras. Un kādēļ ir vēža attīstīšanās risks? Tādēļ, ka var saraut arī mūsu ģenētisko kodu, kas atrodas konkrētā šūnā. Tātad tas aizsargā pret ultravioletu staru. Tad tas dzeltenā krāsa? Tieši, ja? Un šeit mēs nonākam līdz šim temam overāls centrālis. Par viņu jau mēs izrunājām. Un tātad šeit ir tās tievās valītes, ja mēs tā varam teikt. Un visvairāk, kas ir perifērijā, ja mēs runājam par šīm nervu šķiedrām, kas attiek no perifērijas un attiek no centrālās daļas. Tā ir liekas viena ganglionārā šūna, kas savāc informāciju no vairākiem fotoreceptoriem, no cik fotoreceptoriem salīdzinot šo savāc perifērijā un no cik fotoreceptoriem centrālajā daļā. Izskatās, ka perifērijā no vairākiem. Perifērijā savāc no daudz vairākiem fotoreceptoriem, savukārt centrālajā daļā savāc tikai no dažiem vai pat vienam. Un tas ir arī iemesls, kāpēc apmēram puse ir tieši no šī te reģiona, jo ir viens fotoreceptors, viena šī te ganglionārā šķiedra. Un ko tas atkal mums uzlabo? Izšķirtspēju, tieši tā. Un ko jūs vēl redzat šajā te bildē? Tā gan ir histoloģiska bilde. Ko jūs redzat? Pigmentšūnas. Jūs redzat pigmentšūnas, bet ko vēl jūs redzat? Asinsvadi. Nu, principā, šis te viss, kas mums bija pirms fotoreceptoriem, ir pabrīdīts sānis. Gan šīs te